Sveicināti! Šajā video es jums parādīšu, kā Classwise efektīvi izveidot testus un īsos testus. Katrai mācību stundai, kurā ir jautājumu sērija, noklikšķiniet uz palaist, lai skatītu testa iespējas un atlasītu speciālo režīmu ar nosaukumu Īsais tests. Šajā režīmā nav spēlēšanu atbalstošu elementu. Jūs neredzēsiet statistiku vai pareizās atbildes pēc katra jautājuma, tādējādi, pildot šo aktivitāti, skolēniem būs mazāks uztraukums. Pēc visu atbilžu saņemšanas vienkārši pārejiet pie nākamā jautājuma. Šis režīms ir vienkāršots, lai koncentrētos tikai uz zināšanu pārbaudi. Šī īsā testa beigās skolēnu rezultāti izskatīsies izplūduši. Tas ir jūsu ziņā, vai vēlaties tos atklāt. Varat vienkārši beigt aktivitāti, un rezultāti tiks automātiski ierakstīti lietotnes sadaļā skolēni. Šos rezultātus var parādīt un analizēt vairākos veidos, skatiet visas pieejamās iespējas nolaižamajā izvēlnē kopsavilkuma augšējā labajā stūrī. Nav nepieciešams sagatavot testus vai īsos testus citādi, kā tikai standarta viktorīnas veidā. Jūs varat brīvi izmantot sadaļā biblioteka pieejamo jautājumu datubāzi vai izveidot savus jautājumus. Testa režīmu var izvēlēties pēc tam, kad esat noklikšķinājis uz pogas palaist atlasītajai jautājumu sērijai. Jūs varat pielāgot katram jautājumam piešķirto punktu skaitu. Piemēram, sarežģītākiem jautājumiem varat piešķirt 2 punktus, nevis 1. Esam pārliecināti, ka īso testu režīms ietaupīs laiku, ko citādi pavadītu manuāli pārbaudot un vērtējot skolēnu zināšanas. Paldies par jūsu laiku un noskatieties arī citus pamācību video. Uz drīzu tikšanos!